Grantu schēmas NVO projektu programma mērķis bija atbalstīt NVO darbību projektu īstenošanā, finansējot NVO projektus Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalsta jomās. Šajā grantu schēmā no 2007. gada beigām līdz 2010. gadam 40 nevalstiskajām organizācijām tika piešķirts finansējums dažādu projektu ieviešanai. NVO īstenotās aktivitātes bija vērstas šādos darbības virzienos – informācijas sagatavošana, apkopošana un izplatīšana, dažādu pakalpojumu sniegšana, apmācību organizēšana, pieredzes apmaiņa, NVO sadarbības veicināšana, publisku pasākumu organizēšana, līdzdalība politikas veidošanā un interešu aizstāvība. Rasma Pīpiķa atzīst, ka interešu aizstāvība ir nozīmīga Latvijas organizāciju ikdiena. Svarīgi esot būt klāt tur, kur tiek pieņemti lēmumi. NVO projektu programma ir ļāvusi organizācijām īstenot savus mērķus un iedvesmot uz līdzdalību arī citus. Interešu aizstāvim ir pareizi būt īstajā laikā un īstajā vietā, kad tiek pieņemts lēmums. Bet tajā brīdī, kad tu esi turklāt, noteikti ir jābūt arī pareiziem argumentiem līdzi. Un, lai būtu tajā brīdī, kur pieņem lēmumu, ir jābūt 1 kilogramam iniciatīvas. Jo, ja tu neesi klāt tur, kur tiešām pieņem šo lēmumu, kur tu vari ar saviem argumentiem mainīt to situāciju, tad nekas nemainīsies. Tātad 1 kilograms iniciatīvas, manuprāt, ir katrā cilvēkā, un to vienkārši vajag izmantot. Spilgts līdzdalības piemērs ir Latvijas nedzirdīgo savienības īstenotais projekts 21. gadsimts nedzirdība līdzdalības evolūcija, kas īstenots ar Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu. Organizācijas viceprezidente Sandra, kura strādāja pie projekta, sapratusi, ka daudziem nedzirdīgajiem vajag nelielu iedrošinājumu, lai viņi vēlētos līdzdarboties un mainīt vidi ap sevi. Pārsteigums tas, ka nedzirdīgie daudz ko prot, jo paši daudzi arī neapzinājās savas spējas, tā kā mājās brīvā laikā kaut ko to darīja, ja? Par to parādīt sabiedrībā bieži vien kautrējās, neuzdrošinājās. Sandra ir vājdzirdīga 4. pakāpē, taču tas nav liedzis īstenot vērienīgu projektu, kā arī norganizēt nedzirdīgo dienu Dzintaru koncertzālē ar slavenā vīru kora Gaudeamus piedalīšanos. Viņas galvenā atziņa pēc projekta īstenošanas ir, ka līdzdalība, lai arī klusa, spēja kvalitatīvi mainīt savu un citu ikdienu. Pašas organizācijas apzinās, ka to īstenotie projekti bieži vien neparedz acumirklīgas pārmaiņas, bet ir investīcijas ilgtermiņā. Biedrības Zemes draugi mērķis ir nodrošināt vides vērtību saglabāšanos Latvijā un cīņa ar vides degradācijas procesa cēloņiem. Zemes draugi rīko dažādas kampaņas, lai nepieļautu Latvijas situācijas pasliktināšanos vides jomā, kā arī aktīvi izglīto par klimata pārmaiņām un riskiem, kas draud cilvēkiem un planētai. Zemes draugu padomes loceklis Jānis Ulme tomēr apzinās, ka viss nenotiek uzreiz. Par kaut kādām praktiskām lietām piesieties pie tā, vai cilvēks šķiro pietiekam vai pietiekam taupa elektrību, mums ir jāreikinās, ka tās nav lietas, kas notiek 1 vai 2 dienās. Latvijā ir daudz darāmā vides aizsardzības jomā. Jāni priecīgu darot Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas NVO fonds, apstiprinātais projekts, kura ietvaros izdevies izveidot produktīvu sadarbību starp vides NVO un uzņēmējiem, rosinot Latvijā diskusiju par ģenētiski modificētiem organismiem. Par to mēs pārliecinājāmies pagājušajā gadā, kad arī ar Latvijas sabiedrības integrācijas fonda atbalstu bija iespēja iedibināt šo jau diezgan zināmo kustību brīvs no GMO. Un, lai gan tā situācija no NVO viedokļa raugoties ir tāda, ka nevienmēr NVO un uzņēmēji kaut kā sastopas kopīgos viedokļos, tad bija prieks redzēt, ka starp tiem jau pirmajiem dibinātājiem ir gan kafejnīcas, gan zināmākie Latvijas pavāri, gan ražotāji un pārstrādes uzņēmumi un, protams, arī zemnieki. Vēl viens veiksmes stāsts ir projekts Spēka maize, ko īstenoja sabiedriskā organizācija Mārīte ABC, kura sadarbībā ar Lielvārdes pašvaldību ņēma savā paspārnē 50 bērnu un viņu vecākus, lai sniegtu bezmaksas palīdzību.
projekts ir palīdzējis Lielvārdas iedzīvotājiem spērt pirmo soli un vecākiem saprast, ka viņu pilsētā ir vieta, kur viņu bērni var iegūt tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Marīta ABC ir nodibinājums, sabiedriska organizācija. Mēs izveidojāmies 2007. gadā. Mūsu doma, kāpēc mēs izveidojāmies, bija tāda, ka šajā apkārtnē praktiski nebija bērniem nekādas papildu nodarbības. Bija tikai skola, ikdienas bērndārs gaitas un tā, bet tiem bērniem, kam bija vajadzīgs kaut kas papildus, pastrādāt ar kaut kādām lietām, ar valodu vai ar citiem attīstības jautājumiem, viņiem vienkārši nebija, kur vecākiem bija jāved uz Rīgu. Man pašai bija tāda pieredze īstenībā, tāpēc arī es ļoti piestrādāju pie tā, lai tādu vietu izveidotu. Apstiprinātais projekts iedvesmojas vecākus Ogrē īstenot līdzīgu projektu, vēlreiz ilustrējot, ka projekti ne tikai palīdz vietējai kopienai, bet arī veicina apkārtējo pašvaldību izaugsmi. Pēc projekta Spēka maize Ogrē vecāki nodibinājuši vecāku kopu, kuri arī savā pašvaldībā centīsies darīt visu iespējamo, lai bērniem būtu iespēja apmeklēt šādas nodarbības. Es gan tieši konkrēti esmu no Ogres, bet izmantoju viennozīmīgi šādu pašu pasākumu, jo tuvākajā reģionā nekā tam līdzīgi nav. Man ģimenē ir 4 bērni. Viens no bērniem ir 9-gadīga meitnīte, kurai ir autisms, un kurai šādas nodarbības būtu normāli, ja būtu katru dienu. Patreiz mēs arī esam nodibinājuši biedrību vecāku kopā, kuras mērķis ir mēģināt risināt tādas lietas, kā lai attīstītu nepieciešamos pakalpojumus šiem bērniem ar īpašām vajadzībām visā šajā mūsu reģionā. Varbūt, ka mums izdosies, ka daudz vairāk bērni varēs dabūt šādu pakalpojumu ikdienā, vai nu savā pirmskolas bērnu iestādē, vai arī skolā, kur tas būtu ļoti nepieciešams. Kopumā grantu schēmā NVO projektu programma notikuši 402 izglītojuši un informatīvi pasākumi un 130 apmācības. Projekti ir daudzveidīgi un aptver plašu tematu loku. Piemēram, 20 projektu galvenā mērķa grupa ir bijušas pašvaldības, 16 projektos valsts pārvaldes darbinieki un politikas veidotāji, 15 projektos to mērķa grupa ir bijušas citas Latvijas NVO, 7 projektos to īstenotāji savu darbību vērsuši uz izglītības iestāžu, pedagogiem un skolēniem, kas atspoguļo īstenoto projektu daudzveidību, iesaistoties sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanā.